Čau, čau! Es sveicināts mūsu podkāstā Mēdīju prātība. Mēdījuma prāts, mēdījuma prātīgums. Kopā tas liek aizdomāties par mēdīju pratību. Tad Emīla iepazīstina ar viesi. Mūsu viesis, viņa balsi dzirdam pa radio mūsu četrkājainajos draugos, jeb automašīnās. Viņš ir tas, kurš ir gudrs, bet vēl gudrāks. Tas ir Karlsons, ne tas, kurš ir jumta ar propēleri, bet Kristers Karlsons. Čau, Krister! Šis bija ļoti labs pieteikums. Ļoti labi. Paldies tev. Sveiciens visiem. Sveiciens jums. Apsveic ar jauno podkāstu. Paldies tev, Krister. Burtiski. Tu nedaudz pastāsti, kas tu esi, ko dari ikdienā un ko tu tur šiverējies. Es esmu man šeit principā tas, ko es daru. Strādāju Latvijas Radio 5 par raidījumu vadītāju un producentu. Un Latvijas televīzijā es strādāju par raidījumu vadītāju. Bet, nezinu, man patīk teikt kaut kāds brīvs dzīves baudītājs. Ideāli. Tad, kā jau tu noprati, mēs runāsim par mēdīju pratību šajā podkāstā, tāpēc nedaudz ieskicēju ar saviem vārdiem, kas tavuprāt ir mēdīju pratība. Kā tu to noraksturotu? Man laikam tuvākais, gribētu teikt, ir spēja uzlikt sev labu paroli. Tas būtu noteikti pirmais, ko es teiktu. Šī kaut kāda paroļu drošība, cik sarežģītas viņas ir un cik viegli vai sarežģīti viņas ir uzminēt tev. Tas man būtu vistuvākais. Tātad Kristera parole nav Kristers Karlsons. Kristers Karlsons. Varbūt kaut kur ir. Varbūt kaut kur vēl ir. Mēs varam izmēģināt pēc tam. Bet šo to mēs gan par tevi zinām, ja mēs nezinām tavu paroli. Un tātad mēs esam atraduši nedaudz no visas lielās informācijas patiesībā, kas par tevi bija pieejama. Taču to arī tev nolasīsim. Tātad esam pie mūsu digitālā nospieduma. Jā, tātad Latvijas Radio 5 ētera raidījumu vadītāju darbu ieguva pateicoties DJ skolai, kurai pieteikumu iesniedz pēdējās dienas pēdējā pusstundā. Ne tikai tagad ir viens no gudrāks vadītājiem, bet arī pats ir piedalījies tajā šovā. 8. martā piedalījās labdarības basketbola spēlē reperi pret influenceriem ar 9. numuru un sameta veselus 4 punktus. Ir apmeklējis Latvijas-Anglijas futbola spēli Londonā, Wembley stadionā 2025. gada 24. martā ar vēl daudziem pazīstamiem hip-hop māksliniekiem. 2024. gada deklarācijā nodokļos bija pārmaksājis 1 centu, ir tetovējums ar saldējumu uz labās kājas, kā arī viņš māk zīmēt briežus. Arī ar sportiskajām aktivitātēm nav uz jūs. 2024. gadā piedalījies dubļu stirnubukā, saukrastu stirnubukā, suitu zemes stirnubukā, kā arī noskrējis pusmaratonu Rīgas Rimī maratonā. Un, protams, kā jau mēs visi zinām, palīdzējis arī kampaņai Dot 5, kur par katru ziedojumu, kas tika ziedots par dziesmu Tērēt nekrāt, Kristers nominēs kilometru ar riteni, kur beigās cik tev precīzi savācās? Pa visu kopā? Jā. Tā ir 300. Tas daudz. Jā, un viņš ir šeit šodien. Jā, viņš vēl ir šeit. Pats atnāca ar savām kājām. Tāpēc, kā arī viņam ir atrodams profils Pinterestā, kur viņš saglabā dažādas idejas par savu dzīvokļu interjeru, apģērbu un iespējams, ka pat par foto dažādas idejas sūtē te, kā arī Krister, tev jautājums. Vai tavā nākamajā Instagram publikācijā būs bilde, kur tu brauc ar riteni, bet groziņā ir suns? Nav man tāds plāns. Bet, Pinterestā tu esi pārpaustojis šā kungu, kurš brauc ar velosipēdu un viņam groziņā ir skaists sunīts. Nē, varbūt tas bija sunītim. Nē, tas... Es varbūt velosipēdu tādu gribēju. Vai es gribēju tādu outfitu. Kaut kas no tā. Tas nebija tā... Tas bija pie outfitiem, man šķiet. Jā, tas man šeit bija tā domāts. Bet mēs uztvērām, ka tev ir tātad Instagramam jau izplānota publikācija. Jā, un pēdējās 2 lietiņas, tagad es citēšu dziesmas lirikas, jā, un tad tālāk viss izkristalizēsies. Bet zinu, ir jau vēls, bet varbūt esi nomodā. Tavs apskāviens joprojām cieši spiež. Šādu dziesmiņu tu rīpostoji TikTokā, vai atceries, kā tā skan? Jā, tas ir Kris Noā nomodā. Jā, bet vai tu atceries tieši TikTokā tu rīpostoji?
Kur kungs bez melodijas dziedāja šo dziesmu. Jā. Man ļoti patīk tas video. 15. oktobrī. Es ceru, ka jūs uzliksiet te kaut kur to video. Mēs nezinām. Tas nebūs, bet mūsu skatītājiem un klausītājiem tagad ir jāskatās Kristera Karlsona ko viņš ir TikTok profilā. pārpublicējis savā TikTok profilā, un jūs noteikti atradīsiet. Un pēdējā lieta, viņš arī ir bijis Artūra Jenota podkāstā Sarunas par mīlestību. Un tas viss tagad stāsts, cik daudz mēs pareizas lietas nosaucām, un kas varbūt nebija pareizi. Tur viss bija pareizi. Pilnīgi nebija neviens fakts, kur jūs nokļūdījāties. Bet tas, laikam, tā ir tā informācija, ko es ļoti apzināti pieļauju, ka viņi ir pasaulē plašajā. Jā, vai ir kaut kas, kas slēpjas? Vispār? Interneta dzīves? Varbūt kaut kāda YouTube video, kaut kāda no sākuma skolas kaut kur. Es neteikšu, kur, bet viņi ir kaut kur atrodam tālu dzīves. Ir jau kaut kādas lietas. Nē, es vairāk daru tā, ja es kaut ko lieku publiskajā vidē, tad es apzinos un pieļauju, ka tas būs visur pieejams un kaut kādas noslēpumus tur nelieku. Malacis. Tad dariet tā, kā Kristers jau. Jo, šī informācija tiešām ir tāda, es teiktu... Ģimenēm draudzīga. Jā, un es pieņemtu arī darbā noteikti Kristeru, ja es izmeklētu visu, ko vismaz mēs atradām pēc diezgan ilgas meklēšanas. Taču kādas tavas attiecības ar algoritmiem? Es vispār nesaprotu. Man pašam, kad es saņemos un kaut ko ielieku TikTokā, es nekad nesaprotu, kas būs tas, kas aizies. Jā. Vispār nulles sajēgas. Tev katreiz tāds, šis varētu patikt cilvēkiem. Un tā īsti nē, tad tāds ok. Tad ieliec kaut ko vienkārši, šis tāds, wow. Labi, ok, wow, paldies. Taču mēs tā liksim novērtēt jau esošus kaut kādus izveidojušos algoritmus. Un tad tevā īkšķīts uz augšu, īkšķīts uz leju, kā jau parasti mūsu sadaļās. Un tātad pirmais, un tu atceries, Emīli, tev arī jāvērtē. Ok, labi. Tātad YouTube, kad kaut ko noskaties, tad ieteikumu pēc tam. Super, tas ir fenomenāli. Jā, īkšķīts augšu. Tā ir super lieta, un man vienmēr tik ļoti patīk, jo tādas pērles pēc tam tev tas algoritms parāda. Man tagad ļoti daudz kaut kādu vēstures video, un tad es dažreiz noskatos, man tāds, šis bija ļoti labs video, paldies algoritmam, ja nebūtu algoritms, nekad neatklāt un visticamāk nenoskatītos. Jā, super, ķeramies pie nākamā. Vai tu ceļo, vai tu izmanto Bookingu, Airbnb? Jā. Tā tad Bookingā naktsmītņu piedāvājumu pēc tā, ko tu esi vai nu iepriekš nobukojis, vai skatījies, vai pēc budžeta. Viņi tur tā sākumā rādās, tā kā tev piemērotākie, un tad uz beigām tie, kurus tu tā kā neizvēlētos. Var likt pa vidu? Droši. Es laikam likšu īkšķīt pa vidu, jo tā ir forša lieta, bet man šķiet, katru reizi, kad tu kaut kur brauc, ja vien tu tur nebrauc 10 reizes pēc kārtas Stokholmu, tad tu visticamāk, tev ir citas intereses, vai nu tur cilvēku skaitā, vai tur nezinu, cik lielās ērtībās tu vēlies dzīvot, vai cik tu esi gatavs iztērēt. Tāpēc tas ir noderīgi savā ziņā, bet es parasti nepaļaujos, meklēju no jauna. Jo man šeit pat foršāk par dzīvošanu tajā vietā ir tieši atrast viņu, tas process. Es liku uz augšu, bet tāpēc, ka es piekrītu, ka ir ļoti jauki meklēt, jo it īpaši tad, ja vēl tur ir estētika klāt, tad tāds bonus punktiņš par to, ka cik skaisti ir izdevies atrast. Taču, manuprāt, tas lielā mērā palīdz kaut kādā ātrākā veidā iziet cauri šim lielajam piedāvājumam, ja nu vienīgi tas nav bijis pēdējā momentā. Un tad nākamais ir Apple App Store. Tad, kad tev piedāvā lietotnes pēc tā, kas tev jau ir telefonā. Piemēram, ja tev būtu Facebook, tev visticamāk piedāvāt Instagram. Vai arī tu kaut ko esi tikko leju pielādējis, kaut kā tur video spēlīt, tur Clash of Clans, vai tu zini, saproti, un tad tev iesaka kaut ko līdzīgu. Es laikam likšu uz augšu. Tagad laikam man tas nav tik aktuāli, bet tad, kad tev ir spēlīts telefonā, tad, protams, algoritms ļoti labi nāk tālāk, palīdz atrast līdzīgas intereses, bet ja esmu ielādējis aplikāciju, lai sekot līdz sporta spēļu rezultātiem,
tad man nav nepieciešamība vēl šādām aplikācijām. Ja viņš piedāvā kaut ko, kas man vēl nav bijis, bet līdzīgās noskaņās, tad jā, super, lai iet. Bet jā, man šeit kaut kādi parasti tie ieteikumi parasti dublējas un pārklājas, un tad vienkārši lieka informāciju. Emīl, kāpēc tev īšķīts bija uz leju? Man, jo es nezinu, es vispār globāli, es ļoti maz arī spēlēju telefons, nezinu, man liekas, man pašlaik vienīgā spēlīte, kur tu šautriņas met, un tā ir vienīgā. Tu vēl neesi atklājis to telefonu spēlīšu burvību. Jā, laikam, bet, vai arī es jau esmu izdzīvojis šo burvību, saprot. Bet, nu jā, tāpēc varbūt, es saku, es maz ko lādēju šajā App Storā, tāpēc maz ir nācies saskarties ar šito, tāpēc varbūt īkšķītis nav tik augsts kā varbūt maniem kolēģiem, bet jā. Man arī bija uz leju, bet tāpēc man vienkārši atmiņā no vietas. Nu, tā kā man piedāvā, es pašu algoritmu tā kā šajā gadījumā vienkārši izslēdzu, jo es viņu neizmantoju. Tas tāpat kā, ja man liktu novērtēt TikTok algoritmu for you page, bet es nezinātu, kas ir TikToks. Es saprotu, domu, jā. Uzķērām tevi. Tev vajag vienkārši tās bildes izdzēst. Es zinu. Jā, vajag Es neteikšu, cik tūkstoši. Vajag tam Candy Crusham vietu. Tāds vienmēr ir ar tām telefonu atmiņām, ka, lai cik liela atmiņa tev būtu, viss, kas mainās, ir tas, cik daudz tu ļauj kaut kādiem pilnīgiem liekiem kadriem būt tavā galerijā. Tas ir arī viss. Es zinu, bet jūs nevarat iedomāties, cik viņi īstenībā bieži tīru. Bet tagad jau es esmu pārkāpus kaut kādai es teikšu, telefonu vācēji. Ziniet, ir tie vācēji, tie cilvēki, kas savāc visu. Un tad es kaut kad vasarā izdzēsu apmēram 6000. Cik tev ir atmiņa? 512. 512? Jā. Man ir, esmu ļoti pārliecināts, ka man ir 128, un tas man šķiet jau, es nevaru, bet esmu arī tas cilvēks, kuram ir pilns ar kaut kādiem ekrāņu šāviņiem, dokumentiem, vienkārši liekiem, viņus vispār nevajag. Tu esi iemūžinājis TikTok video, un tu viņu nedzēs ārā. Man liekas, kaut cieto disku jāsagā līdzi to kastīšu. Nē. Bet ir cilvēki, kas tā dara. Es zinu, ka Royce Rodgers, viņam ir vairāk cietie diski. Fun fact. Kur viņam, bet tas ir to viņš ieliks savā Instagram profilā, kur viņam ir bildes no telefoniem, un viņam ir vairāk cietie diski, un man noderētu, jo man ļoti daudz, kas ir pazudis vienkārši. Nu, man tagad visu laiku tur sūtās, ka man ir jāizdzēš, citādi man iCloudā nav vietas. Un es, starp citu, maksāju kaut kāds 99 centus par iCloud atmiņu arī mēnesī. Un tad man visu laiku nāk tā ziņa, ka man ir jāizdzēš, jo, ja es neizdzēsīšu, tad, tā kā nav recap. Tur arī vienmēr ir tas, ka tev vajag tur internetu, telefonam jābūt vēl pie vadam piespraustam, un tas man šeit ir, man tiešām labāk šķiet, ka ir tas cietais disks. Tas šķiet pēc daudz realistiskāk varianta. Super. Un tad vēl pēdējais par X-u. Kādas tev attiecības ar X-u? Izmanto X-u? Jā. Man patīk no rīta vai vakarā, teiksim, izlasīt, kas šodien ir bijis. Tā jau rutīna tev tā ir, jā. Man ir rutīna, bet es tur esmu diezgan daudz arī tur piesakojis, lai izveidotu to savu algoritmu. Pēc iespējas foršāku man diezgan daudz ir kaut kādi politiskie jautājumi vai vēstures jautājumi tieši platformā X, kaut kā lai atšķaidītu tās muļķības, kas ir citās platformās. Tā tad tev ir izšķīts uz augšu šajā X for you page. Jā, absolūts izšķīts uz augšu. Jā, man šķiet, ka tur tāds, es teiktu, ka X īstenībā varētu būt viens no personiskākajiem, jo tur tev nav obligāti, tādā ziņā, ka tev ir visvieglāk izveidot šo plus mīnus ideju bāzi vismaz, jo tur tiešām notiek kaut kāda konkrēti viedokļu pārmaiņas, teiktu. Un tādā ziņā tu vari plus mīnus izvēlēties, ko tu vēlies. Es to domāju tādā ziņā, ka, piemēram, TikTokā tev ir vienkārši visas pasaules domas vienvieta. Tas pats notiek arī X-ā. Taču, piemēram, X-ā es atzīšos, nesakoju X-ā visiem saviem draugiem. Tā kā, piemēram, Instagramā, ka man ir jāskatās uzreiz, kad tur kaut kas uzreiz no viņiem nāk un tā tālāk. Tā kā tā. Man šeit ir vienkārši stāsts par to, ka platforma X, tas kaut kāds Latvijas burbulis ir tik mazs, ka tu izsako līdzi visai tai informācijai, un spēj viņu sašķirot ļoti, ļoti vienkārši. Ļoti vienkārši, ļoti maz tie kaut kādi, satura veidotāji X-ā tieši par skaistumu kopšanu. Un tad tu pavisam noteikti zini viss, un daudz vieglāk ir man šeit izveidot algoritmu X-ā nekā TikTokā. Jā, piekrītu. Un kā tev šķiet,
pēc šī, ko tu tagad izvēlies vai redzi, vai, piemēram, tu pirmo reizi ielādēsi X un tev tur kaut kas parādās, un šis algoritms jau tajā momentā sāk darboties, tad tev, piemēram, ir šī viena puse viedoklim. Vai tas neveido kaut kādu tādu apziņu cilvēkam, kas ir normāls un kas nav? Tas jau man šeit ir jebkurā platformā, ka sākumā tev ir tas kaut kāds viens viedoklis, un ļoti viegli ir veidot kaut kādu apziņu no tā. Es domāju, ja, nezinu, tur katram no mums visu laiku, kas būtu sociālo mediju algoritmos, būtu, ka, hei, Covid ir izdomāts, tad vienā brīdī mums būtu tāds, hei, varbūt arī. Un it īpaši, ja cilvēks neizmanto ziņas, tad tur ir ļoti viegli. Man šeit X noteikti ir viegli platforma salīdzinoši, kur tā notikt, bet vispār kopumā man šeit ir tik vienkārši uz vienu viedokli paļauties. Jā, un tad vēl par to, vai šis algoritms palielina sabiedrības kaut kādu konkrētu viedokli vienu, vai ļauj izcelties arī varbūt atsevišķiem mazākiem? Kāds ir tavs viedoklis šajā? Man šķiet, ka ar algoritmiem ir tā, ka katram ir ļoti viegli atrast savu vietu. Ja tev ir kaut kāda niša, tad tu ļoti viegli tur nokļūsi. Ja tev ir sakrīt domas kā ar citiem cilvēkiem, tad arī tev ļoti viegli. Man šķiet, tas algoritms iedod tik daudz iespēju katram no mums, ko mēs gribam ar to iesākt un kā to izmantot, ka tiešām katrs ir atrast savu nišu un nav visiem jāpārstāv viens un tas pats viedoklis. Tātad Kristers ir šajā nostājā, kur algoritms paplašina sabiedrības iespēju izpausties. Jā, pavisam noteikti. Super. Tad ķeramies pie nākamās sadaļas, kas ir dezinformācija, jeb nosaukums tik vēls vien zina, kas par informāciju. Tagad tev Emīls pastāstīs. Jā, tev būs jāatkož, kā tu varētu pateikt. Labi, es to nolasīšu to headline sākumā, ja virsrakstu, un tad iesim tālāk. Čārlijs Kirks ir dzīvs. Pēc šī viņa atentāta, kas ir TikTokā izveidotas veselas video sērijas, kur ir klāstīts, ka viņš tomēr ir dzīvs pēc šī šāviena. Un kas būtu tas nians, pēc kā tu varētu atkost, ka viss ir viltus ziņa, kas tiek šajās TikTok sērijās tev klāstīta, vai mums cilvēkiem, kas visu šo redz? Es pieņemu, ka es pieeju no šī nepareizi. Es gribu teikt, ka es ieju ziņu portālos, un tur es neredzu šādu informāciju. Nē, tas ir arī pareizs solis. Okay. Tas būtu pirmais solis. Es noteikti arī skatītos, kādi ir šie satura veidotāji vai tur ziņu portāli, kas publicē to, ka šis kungs ir dzīvs. Tas būtu noteikti tāds otrais solis. Tur laikam ir jāapstātos, man būtu šie divi soļi. Ir nepieciešams vēl kaut kas? Nē, vai tev pašam ir bijis šādi video? Rādījušies. Sazvērestības teorijām, vai tieši par šo konkrēto gadījumu? Dar gan. Jā. Protams, ir visādi tur sazvērestības video. Nezinu, ka tur nacisti ir dzīvi Argentīnā vai par paslētiem zeltiem. Daudz jau ir, bet... Es kaut kā parasti. Es labāk izvēlos tad neticēt. Pat nepārbaudot, vienkārši neticēt. Paldies. Tad kā tev šķiet, vai pilnīga informācijas brīvība internetā vispār ir iespējama? Tātad bez dezinformācijas riska. Piemēram, es varu publicēt, tu vari publicēt. Es vienu dienu izdomāšu, ka Zeme ir nevis apaļa, nevis plakana, bet, piemēram, trīsstūraina. Un tagad es sākšu visiem stāstīt, ka Zeme ir trīsstūraina. Un tātad... Vai labi vai slikti tas, ka būtībā mēs katrs varam publicēt, un vai tas nerada kaut kādus draudus dezinformācijas izplatībai? Tas ir labi līdz tam brīdim, ka tā informācija var radīt kaitējumu kaut kam. Tur bija Latvijā tie gadījumi, kad tur dezinformācija, ka tur veikals ir sabrucis, un kas var tur radīt cilvēkiem tur psiholoģisku traumu vai tiešām kaut kādas ziņas, kas apdraud cilvēkus. Tad man tas šķiet par tālu, bet kā jau par to algoritmu es teicu, katrs no mums var viņu veidot kā vien mēs vēlamies, tāpēc arī, ja tu gribi teikt, ka Zeme būs plakana, mans pēc saki, būs cilvēki, kas tev ticēs, un viņi būs tavs algoritms, tu būsi viņa algoritmā.
Tikmēr vispārējie, kuriem ir savs algoritms, tas būs lieka satura vienība, kas tur pēkšņi parādīsies. Tā kā jā, kamēr tas nav nekas bīstams vai tur cilvēks apdraudošs, bet tiešām zeme ir trīsstūraina, tikmēr jau man šķiet ir diezgan neiespējami to ierobežot tāpat. Kā arī, vai tev ir kāds šis drošais ziņovots, kuram tu uzticies uz visiem 100%, vai kāds, kuru tu izmanto visvairāk, tur kāds sabiedriskais mēdījis, tur varbūt TVNets, Delfi, UTT? Es izmantoju Latvijas sabiedrisko mēdīju, bet tāpēc, ka es te strādāju. Reklāma. Bet tāpēc, ka tas, kas man ir svarīgi, ka tur nav kaut kādas muļķības pa vidu. Ir kaut kāda tur ziņu portāli, kas tur publicē. Vīrietis Anglijā nopelnījis 1 miljonu. Vai naudu spēja nopirkt laimi? Kaut kāds tā kā pilnīgi liekas ziņas par tādas dzeltenā tīpa ziņas. Ja tās tur parādas, tad tas man traucē, tad es reiz pazaudēju to ticību. Tāpēc jā, kaut kāds Latvijas sabiedriskais mēdījis, kaut kādas BBC ziņas, tās es diezgan daudz pārbaudu, jā, un uzticos. Un vēl, man liekas, vairums tieši tāda tipa virsraksts par to miljonu, parasti TVNetā vai Delfos ir zem šī maksas sliekšņa, kur ir tas uzvedinošais virsraksts, un tad, lai tu izlasītu visu šo rakstu, tev ir attiecīgi jāveic šī mēneša maksa, lai tu varētu viņu izlasīt. Nē, tas tāda tipa saturam, tas man šķiet, jā, tas ir pilnīgi super, ka tev ir jāmaksā, jo ir noteikti ļoti liela daļa auditorijas, kuriem ir tāds, hei, es tiešām gribu uzzināt, vai šī loterija varētu man palīdzēt. Bet tad, kad šis maksas saturs sāk palikt par tiešām svarīgām ziņām, tad es skatos nedaudz skeptiski. Es, protams, saprotu, ka mēdījiem ir jāizdzīvo, un ir svarīgi, ka šis maksas saturs tīpaši tas ir izklaides vai kaut kāds padziļināts izziņas informācija. Bet, jā, man tomēr pašam ir kaut kā grūti skatīties maksas saturu, ja tas ir par kaut ko nopietnu. Bet, jā, es esmu biznesmenis, ne man kur spriest par šo. Jā, es piekrītu. Dažkārt ir tā kaitinošā sajūta. Nu, labi, piemēram, tādā situācijā, ja es reāli arī ieraugu par šo miljonu, un tur ir maksas siena, es ticamāk nekad neiegādāšos kaut ko Delfi Plus. Nu, tā kā nekādā situācijā. Nē, man ir Delfi Plus, bet tikai tajā situācijā es viņu arī iegādājos, kad es sapratu, ka viņi sāk likt tik daudz kam. Jo sākumā tie raksti tiešām bija tādi, nu, plus mīnus, ko es varētu izlasīt Ievā, vai nezinu, tur, kas jauns. Un tad man bija tāds, nu labi, ir tā kā, man vispār jāiet mācīties, tā kā, ko es lasu, bet tā. Nē, tas ir tāds, man šeit tu nopērci to maksas sienu, un tad tu atceries par visiem tiem rakstiem, ka tur bija tas vārds par to krokodilu ezerā. Es tagad viņu izlasīšu, un tu beigās izlasi ļoti daudz ko. Varbūt tu daudz noderīgas informācijas neiegūst, bet, manuprāt, cilvēki, kuri gatavi investēt, ja tu gribi par to maksāt, tad tas pat nav slikts saturs. Jā. Es iegodīgi pat man sāk rasties kaut kāds pretruns pašam ar sevi par šo maksas saturu. Jo es atceros vienkārši visu, ko es lasīju, tad, kad es abonēju. Es sapratu, ka tur ir arī foršas izklaidējošās lietas. Bet jā, tas ir atkarīgs, ko tu meklē. Tieši tā. Nu, ideāli, tad ejam tālāk pie nākamās šīs tēmas, kas ir pašdiagnosticēšanās. Es baigi zubes sadalīšu to vārdu. Pašdiagnosticēšanās. Tad būs vēl trakāk piemīl. Mums būs atkal tāda mazā rubrika spēlīte. TikTok ārsts. Mēs jau nosauksim 5 apgalvojumus. Jā. Un tad, attiecīgi, tev būs jātur pirksti. Nē, tev būs durīti jātur. Un cik ja tev apgalvojums kāds atbilst, ko es tev nolasu, tu pats savu pirkstu gaisā. Un ja tev savāksies viņu pietiekami daudz, tad tu beigās nonāks pie varbūt vēl sev nezināmās diagnozes, kas tev ir, jā. Mācam. Un laižam, jā. Tad pirmais, un Elīs to arī tur, jā. Tev arī grib pārbaudīt. Tev piemīt augsta empātijas izjūta. Pagaidas par mani, ķipa? Jā. Nē, par mani. Nē, es bišķi Nē, mēs ķipa to. Sacensības. No, ok. Vajag austiņas jebkur, kur tu ietu. Lietas uztver diezko nopietni, vairums gadījumu. Labi. Ievēro, atceries smalkas, sīkas detaļas par dažādiem notikumiem. Labi. Un pēdējais var negaršot ēdienas
tikai tās tekstūras dēļ. Tad tev ir 4, jā? Tev ir 3. Jo. Tad tev, laikam, lielāks iespējas ar šo diagnozi Tur sastapties. jau arī bija vairāk procentu nekā nebija. Jā, Tā mums abiem jāaiziet pārbaudītās. ja tu pacel, cik ir tie attiecīgie pirksti, cik tu pacel, un tev ir, šī Nu, diagnoze? skaties. 1, tiešām nav. 2, tad paliek 3. Nu, arī nav. Bet 3 vairāk nekā 2, vai ne? Nu, es teiktu. Jā, tas ir labi saprotams. Tas ir, jā. Ok, autisms. Nopietni. Jā. Tad tu esi tajā, varbūt, bišķī tālāk pusceļā, kur tev šis TikTok ārsts ir diagnosticējis, ka tev ir šīs kaut kādas autisma pazīmes. Un Elīze ir vēl tuvāk šim apgalvojumam. Tāpēc varbūt kāds var pakomentēt tieši šo uzticēšanos kādiem šiem TikTok ārstiem. Es pieļauju, arī es redzēju, varbūt dažādas video varbūt par UDHS, par šo uzmanības deficītu, un tu tur tumsā gultā un arī skaiti tos pirkstus, vai tev ir, vai tev nav, un varbūt tu vari šo pakomentēt. Šis man ir sāpīgais jautājums, jo es esmu briesmīgs šajā jautājumā. Es tur saku, jā, es tur lasu pārbaudīt ziņu avotus, bet nedodies man kaut kas iesāpēsies. Man iesāpa sāns, es meklēju TikTokā, man tāds, ok, tā. Bet tas parasti izslēdz vissliktāko. Man tāds, ok, es nenomiršu, bet visticamāk man pēc mēneša tā kā izskatīs tur nierā. Apmēram kaut kas tāds. Man tāds, un tad es dzīvoju ar to pārliecību, ko man tas TikTok ārsts ir iedevis. Un tad ir vairāk kārt bijis tā, ka es aizēju pie ģimenes ārsta vai pie kāda cita speciālista un es saku, hei, es tā kā tur lasīju informāciju un man, tur laikam viss ir slikti. Šāds, ok, labi, pārbaudīsim. Šāds, nē, viss ir labi. Man tāds, jā, tas tikai galvā. Un es saskatos tos TikToks, visas tās diagnozes, un tad es ar viņām sēžu. Man tāds, man ir tagad šitas un tāds pats, man tur pie tā ārsta vajag aiziet. Tad es aizēju pie ģimenes ārsta un es ejotos kā muļķis. Bet es ļoti, TikTok ārsts, tas ir mans kriptonīts. Kur tavuprāt ir jānovalk šī robeža, lai cilvēks meklētu kaut ko saistībā ar savu veselību tieši sociālajos mēdījos, kas ir TikToks, vai viņi labāk izvēlās to meklēt šajos mēdījos, nevis aiziet pie patiešām certificētā ārsta, kas ir tā robeža. Pieņemsim, ja tev sāp kāja, es domāju, nekas slikts nenotiks, ja tu arī uzticēsies kādam mēdījam, bet pieņemsim šīs smagās diagnozes, kas ir autisms vai depresija, UTT, kur ir tā robeža, ko vajadzētu meklēt mēdījos? Un šeit mēdījos, kā jau teicu, tur kāju vai, nezinu, meklēt, ko man darīt, ja man ir traks iesnas. Tādas lietas meklēt. Ko darīt, ja Elīzē nav balss? Man šeit tās lietas, ko gan tu nemeklē, ir tās, kuras var tevi tiešām ietekmēt ilgtermiņā. Nezinu, tur, piemēram, visu laiku galva sāp nenormāli. Tā ir lieta, tu varbūt labāk nemeklēt, tik tu kā aiziet pie ārsta. Bet ja tas tiešām ir, nezinu, apaugstējies, kā man tik no tā vaļā? Izmanto TikToku. Tu atklās, ka tur, nezinu, ķiploki jāliek ausīs un kas tik vēl ne. Bet jā, tādas lietas, kas tev var ilgtermiņā ietekmēt, tur nevajadzētu uzticēties. Nedarīt tā kā man un neuzticēties TikTokam. Man ir līdzīgi, kā Kristers stāstīja par to, ka bija nosaukums arī šim kaut kas hipo... Tas, ka tu visu laiku... Nilzirgs vai kā... Hipopotamus. Ka tu visu laiku sadomājies kaut kā? Jā, tieši no interneta. Es šobrīd neatceros. Hipo. Tur ir sarežģīts vārds, jā, es zinu. Es kaut kad nesen ar draugu runāju, viņš pateica šo vārdu, bet esmu paspējis aizmirst. Kāds hipo... jā, paliekam pie hipo. Tensi? Nē, es negribu tas samalot. jauc ar kaut kādu hipotermiju jau. Es saprotu, par ko tu runā. Jā, bet katrā ziņā man patīk arī paskatīties. Un tad ir viena TikTok, un tad tāds, bet ir. Un bet tas jau arī tāds azarts. Bet arī tā ir kaut kāda TikTok diagnoze, ka tu tagad salasies, un tev ir tāds, es esmu tas hipo kaut kas. Loģiski, man tagad tas būs galvā. Tur tādas galējības visu laiku noteikti. Nē, protams, bet tas, ko es gribēju teikt, ka man problēma ir tāda, ka es pat īsti nevaru izskatīties atvainot pēc muļķis ārsts priekšā, jo man vienkārši ir bail no ārstiem. Man ir šausmīgi bail no ārstiem. Tas ir cits. Un, iedomājieties, es tagad salasos, un es tad vienkārši kaut kādu nedēļu gaidu bez mazvai. Tā kā es nomiršu. Kad notiks kaut kas? Nē, man ir tas, ka es, piemēram, tur, man ir nevis bail no ārstiem, bet man rīktīgi nepatīk zvanīt.
Ja tev ir jāzvan, lai pierakstītos, tas nav, es nevaru ciest zvanīt nepazīstamiem. Nu, zini, es varētu piezvanīt tev. Es tev esmu saticis. Jā. Tā kā mēs esam runājuši, man nav problēma. Bet, ja man ir jāpiezvana ārstam, vēl sliktāk kaut kādam frizierim, saprot, cik daudz, kas var notikt tajos. Labdien, es gribētu pierakstīties pie neirologa. Cik daudz, kas var notikt tajos 6 vārdos. Nu, tā ir mana problēma. Bet bail no ārstiem par šo es pat nebiju aizdomājis. Nu, Jā. tad ir bail. Vienkārši tāpēc TikToks it kā kaut kādā ziņā. Nu, piemēram, man bija sasniegums septembrī, man bija frunkulis pirkstā. Man ļoti vajadzēja tā kā palīdzību, jo man jau bija temperatūra. Un es tā kā pasmēju mammai, man tāds, ko man darīt? Es atnācu skolas, vispār dzīvi neesmu. Tad viņa tāda, nu atsūt bildi. Labi, es atsūtu bildi, nu aizsūtu viņai bildi. Es viņai aizsūtu ģimenes ārstē. Tā saka, nu it kā ka viss kārtībā, bet jūtos vien sliktāk. Man tāds, labi, ko man darīt? Es atbraucu uz vienu medicīnas iestādi. Es viņai tā kā ieju iekšā un man tāds, nu, tā kā bailīgi, vai ne? Un es viņiem iepriekš biju zvanījusi. Ja? Un es tagad iekšā un es saku tā kā, nu jā, ka man vajadzētu. Viņš pirms pusstundas aizgāja mājās, tad kāds sakars man teica, ka būs līdz kaut kādiem tiem 4 vai kas tur. Labi ir, es tagad ko darīt? Nu tur un tāda medicīnas iestāde. Labi, es aizēju līdz tai medicīnas iestādē. Tajā medicīnas iestādē man aizsūtu uz citu medicīnas iestādi. Pēc tam es aizbraucu uz turieni, tur man pasaka, lai es braucu uz, nu tā jau bija slimnīca. Man pasaka, lai es braucu uz citu slimnīcu. Man tāds gaizes, man liekas, tā kā, nu, ka es vairs nevaru. Un ja mēs te pārkāp vienreiz pār tām bailēm. Man likās, ok, tagad es viena pati pārvakusies uz Rīgu, beidzot tā kā normāli aiziešu pie ārsta vai ne, tā kā pārkāpšu pār savām bailēm. Es biju 4 vai 5 ārstniecības iestādēs vienā dienā, un man liekas, tas man vēl vairāk paspildināja šīs bailes. Un tieši pēc tam kaut kāds tas mēnesis, ka man jau bija bail, tad es sāku tieši tiktu kā atkal redzēt, nu, visu kaut ko par dažādām vēl citām diagnozēm. Ziniet, ko es atcerējos par šo tematu? Baigi svētīgā lieta, ko es atklāju vispār. Svētīgi. Svētīga lieta, jā. Ir bezmaksas konsultatīvais ģimenes ārsta tālrunis. Kad es to atklāju, tu piezvani, un tur gan man nav bail piezvanīt, jo tas nozīmē, ja es piezvanu viņiem, tad man nebūs pēc tam jāzina pierakstīties ārstam. Un tad, kad es atklāju šo schēmu, es pāris reizes piezvanīju. Man ļoti sāp roka. Un man tā kā sitās sirds, un man pajautā šis jautājums, man nomierina, un man pat nav jāiet pie ārsta, man nav jāzina ārstam, man vienkārši bija jāpiezvan pa telefonu, jāparunājas, un es jūtos labi. Šis īstenībā ļoti labs ieteikums. Jā, bet vispār nevajag ignorējiet visu, ko esmu teicis. Esmu pilnīgi nesertificēts nekam šajā veselības jomā. Neuzticieties nevienam šim padomam. Katram, es domāju, ir pašam jāsaprot, kas un kā. Bet tādiem cilvēkiem kā es, kuriem ir bailiet pie ārsta, man šķiet, šis ir diezgan labs risinājums. Jo pat, ja tev nav nekā, tad tu vismaz vari būt pārliecināts kaut vai šajā telefoniskajā zvanā, ka tā ir TikTok ārsta. Jā, un svarīgs uzsvers ir bezmaksas. Jā, tālrunis bezmaksas. Jā. Labi, tad mēs šo tematiku esam apsprieduši, izgājuši cauri, un tagad būs maskētās reklāmas un mazā rubrika Maska nost, jāiet kost, un tev būs viens maziņš uzdevums. Elīze tev iedos tūlīt baltu papīra lapu. Tev būs minūte laika. Tevā rīcībā ir šī kamera. Tev ir jāstāsta skatītāju dvēselē un jāmēģina viņiem nopārdot šī skaistā, tīrā, baltā A4 papīra lapa. Tu mums saki, ka tu esi gatavs. Labi. Varbūt tu jau esi gatavs. Nu, mācam. Tagad un laiks aizgāja un aiziet. Cik vien ilgi cilvēks ir pastāvējusi, ir bijusi nepieciešamība pierakstīt kaut ko. Uzlikt savus sajūtas, emocijas, iedomas, sapņus un murgus materiālistiskā vērtībām. Un lai cik gadu tūkstoši cilvēki censtos, nav bijis labāks risinājums par papīra lapu. Uz tās ir pierakstīts viss, un tieši tev ir iespēja pierakstīt nākamo šedevru, nākamo mākslas darbu, nākamo spēli vai jebko, ko tu vari iztēloties. Tikai tev un vienīgi tev ir šāda iespēja uzrakstīt to, ko vēl neviens nav uzrakstījis. Bet tas viss atduras pret vienu lietu – papīra lapa.
vienkārši poētiski, Jā, skaisti. šis bija tāds tā kā... Kā Puzikaus teiktu, dzejniekam vārdi nav jāmeklē, vai ne? Jā, ja kāda papīra ražotne pēc šī vēlas kaut kādu sadarbību. Liepais Droši. papīrs. Liepais papīrs, jebkurš cits papīrs, tērvets papīrs, ja vēlas atgriezties. Rakstiet man, Droši. varam kaut ko sadomāt. Šī bija jau tāda eseja. Nu, tā kā varētu likt uz A4 papīra lapu Es iepakojumu. pilnīgi aizvēru acis un es izbaudīju šo. Mēs, minūtes jau, garu mēs, reklāmu. mēs Paldies. sasmaidījāmies ļoti, mums patika. Jā. Paldies. Mēs pērkam? Mēs dod mums to, dod mums to paku visu to, cik tur tās lapas ir. Un tātad mēs esam nonākuši pie temata par reklāmām, jeb precīzāk par maskētajām reklāmām. Un jautājums mums tev arī ir konkrēts, un tas skan šādi. Tev kā radio balsī, kā radio un televīzijas cilvēkam, vai tu influenceru saturam reklamētajiem uzticies vairāk vai mazāk nekā televīzijas vai radio reklāmām? Nu, tāds, nu, tur. Tas laikam ir atkarīgs no tā influencera, jo es zinu, ka ir tie influenceri, kas uz to skatās kā biznesu. Tiešām tāds, ok, man būs rekur tik un tik naudiņas, ja es uztaisīšu šo te video, vai tik un tik tās par to. Bet ir arī, protams, satura veidotāji, kas to skatās, ka, ok, es pats ikdienā dzeru šo te smūtiju, es viņus atbalstīšu, protams, es par to saņemšu naudu, bet es vismaz savā saturā iekļaušu arī tās lietas, kuras pats izmantoju. Un, jā, ja ir tie influenceri, kurus tu redzi vai zini, ka viņi lieto tās lietas, viņi reklamē tās lietas, kuras paši izmanto, tad man šķiet, ok, dari to, bet, jā, ja tu kļūsti par afišu standu, tad tas jau ir vienkārši, tas apniks ātri, man šķiet. Un dažkārt šis, burtiski tiek nevis tā kā veidots kā maskētā reklāma influenceru tur feedā, bet netiek lietot šie tēmturi. Būtībā netiek pateikts, ka tā ir reklāma, vienkārši, es atnācu uz šo restorānu, bet, īstenībā man par to kabatā ieslīdē naudiņu, un es īstenībā nopelnīju, nevis iztērēju, vai ne? Kāds varētu būt tavuprāt sekas tam, ka cilvēki nezin, ka tā ir reklāma? Tā, ja tev būtu, jāizdomā. Sarežģīts jautājums. Tas man... Vienkārši kaut vai pat ne sekas, vienkārši riski, ko rada tas, ka nav šis reklāmas saturs atzīmēts. Šis tiešām ir sarežģīts jautājums, jo man jau šeit mēs katrs izvēlamies, kam mēs gribam ticēt, bet, es nezinu, tikpat labi, ja tu reklamē kaut kādu ādas krēmu es pat ne... 100% izlīdzinās grumbiņas, jā. Jā, man šķiet, ka tad tiek noņemta kaut kāda atbildība. Jā. Tāds, es nezināju, es pats lietoju šo krēmu. Bet, ja tu norādi, ka tā ir... es esmu sodīts, šis tiešām sarežģīts jautājums. Viss kārtībā. Nē, es gribētu teikt, ka vienkārši tad norādot, ka tā ir reklāma, tad mēs saprotam, ka, ok, varbūt šim cilvēkam nepatīk. Varbūt viņš pats tik ļoti nelieto, bet tā reklāma, neatkarīgi no tā, vai viņš pats tur atbalsta šo te vai nē. Jā, es nezinu. Tad kritiskā domāšana attīst, ne? Baigi sarežģīt. Palīdz kritiskai domāšanai būt aktīvākai, ieraugot jebko, kas ir skaists, garšīgs vai liederīgs internetā. Man jau šķiet, ka vispār tas nav tik sarežģīti. Es arī tagad nesen redzēju, ka tur viens satura veidotājs bija ielicis, ka šī nav reklāma. Man tiešām no sirds patīk šis uzņēmums, šī nav reklāma. Vai tur, ok, šī ir reklāma. Skaidri norāda, ok. Tad dienas beigās ir tāpat. Jā, tas nav tik sarežģīti, manuprāt. Tieši tā. Jā, man tas viss parādīt, neparādīt. Tu vienkārši māni patērētāji. Birokrātiski. Tāds. Pat tāds, jā. Labi, tad ķeramies nākamajai sadaļai, jeb džimbas skolai. Naidaru. Un tad atkal mēs tā nolasīsim pa vienam, bet kopumā 3 šos hate, jeb naida komentārus, un tad tev ir jāpaprāto, kā tu labprāt atbildētu. Un šie ir arī reāli ņemti no TikTok vidas, un daži ir tulkot no angļu valodas, daži ir tepat mūsu latviešu influenceriem bijuši, bet tad, jā.
Tātad pirmais jau konkrēti būs par Latviju. Varbūt šis tiks cenzēts, nezinu, Es montētājs esmu ausis un mazie bērni. Pirmais. Kāda pīdaru zeme ir Latvija? Ko es atbildētu? Jā. Jā. Bāc. Šis tāds sarežģīts. Nu, Šis bija daudz lasāms pie Stambuls konvencijas, piemēram. Tādos, es teiktu, ļoti bieži politiskos jautājumos pat. nē, man tā kā, man uzjautrina heita komentāri. Tā kā man vienmēr patīk, man bieži patīk atbildēt uz viņiem. Man patīk kaut ko uzrakstīt. Es nezinu, šajās uzrakstīt, čali, daudz punktu. Īsi un kodolīgi. Lai viņš pasēž un padomā. Nekas nemainīsies, ja es viņam uzrakstīšu, ka, wow, tā nevar teikt, tā kā tu dzīvo šajā valstī. Viņam tas pa vienu ausu iekšā, pa otru ārā. Labāk vienkārši pačakarēt viņus. Jā, tad otrais. Es pakārtos, ja es izskatītos kā tu. Šis nav nekas personīgs. Šis labs. Bāds. Es nezinu, es uzrakstītu nenovēlu, tad izskatīties kā man. Tā kā man šeit baigi tāda lieka laika tērēšana, ka tu raksti tur, paskaties pats uz sevi. Jā, man liekas, tas ļoti bieži viņus, vēl vairāk uzkurina. Tad viņi varbūt saņēmuši šo, piemēram, ne tas, ko tu teici, bet tas, ko tu tieši teici, ka nevajag darīt. Piemēram, šajā situācijā. Iespringt uz to nevajag. Un tad viņš, piemēram, tur izlasa paskaties spogulī, un varbūt, ka viņš pat neatbildētu Kristaram. Nevis Kristaram, viņš jau vēl nerakstītu, bet šiem pretkomentētājiem stāv viņu nosaukt. Bet varbūt viņš aizies citu tiktok ar šo naidu pilno emociju gūzmu, jo... Dubultu un... Jā, zināt, piemēram, arī ziņportālos ir tas, piemēram, Kaķinīte 1, 2, 3, viņam jau vienādi username ir, lietotāji vārdi. Un tad tur var redzēt, ka, piemēram, Kaķinīte 1, 2, 3 ir rakstījis vienā ierakstā, nākamās dienas ierakstā, un viņai kāds ir atbildējis, un viņi turpina, tā kā tur ieies pēc nedēļas, tur būs tā kā, ļoti, ļoti labā Kaķinīte būs pacentusies. Un tad pēdējais, tev pienāks tieši nekas. Piemēram, pēc kādiem iegūtiem panākumiem, vai, piemēram, ka tu vienkārši, ieliktu bildi, ka tu esi laimīgs tur Ziemassvētkos, vai... Jā, tur nobrauc ar to riteni, tos centos kilometrus, un tev kāds, bet tev pienāks nekas. Tas ir tik labs heita komentārs vispār. Ja man tādu uzrakstīt, es reāli ierespektētu. Okay, Īkšķīt uzlikt. Es uzliktu īkšķīt, un es nezinu, es uzrakstītu piekrīt. Absolūti piekrīt. Es uzrakstītu absolūti piekrīt, šis viss bija sarunāts, un šis viss ir izdomāts. Es vienkārši piekrītu viņam, un viss nekas nemainīsies. Ja tu viņam pateiksi nē, viņš turpinās heitot. Ja tu viņam pateiksi jā, tu būsi iztērējis, tu būsi pat sev padarījis to visu jautrāku, un viņš saka, un tā rakstīs, nekas nemainīsies. Jā, tad tāda labā filozofija sāk izskanēt par to, ka varbūt nevajag tik ļoti visu ņemt pie sirds, bet vienkārši tā, paskatīties, padomāt un apdomāt. Tas, protams, ir tik ilgi, kamēr tā nav pamatota kritika. Ja tev tur, nezinu, ja es tirgotu kaut kādus kripto kursus, kurus vienkārši apzog naudu, man uzrakstīt, hei, tā kā tu esi idiots, tavu kursi krāpi cilvēkus, tad, tad es nevaru gluži, tad tas ir pamatot beigās. Bet jā, ja tas ir, tu esi pelnījis tieši neko, tas wow, ok, labi, jā, neesmu, viss tālāk. Un varbūt tu varētu pakomentēt, kā tu esi savā dzīves laikā, varbūt, kā tu agrāk reaģēji šiem naidarunas komentāriem, kā tu tagad reaģētu. Mēs zinām, ka tu neesi varbūt tik ļoti influencerisks. Jā, tā teikt, mūsu foršais jaunais termins, mūsdienīgais, bet kā tu reaģētu uz šiem naidarunas komentāriem, kā tu ieteiktu citiem reaģēt, vai tas ir to vērts, vai pakomentē? Tas bija pirms gada, 1,5 gada. Es cerēju, ka jūs šo neatradīsiet internetu zīlēs, jo diezgan komisks. Bet mēs no Latvijas Radio 5 ielikām TikToku, kur es pateicu, ka grīķi ar krējumu, kurš to vispār rāda. Kas es to pateicu, jo es tā arī domāju. Un tas izgriezums, viņam bija pār 200,000 skatījumu.
un tie komentāri, kas tur bija, tik insane, tur bija, viss, ko var pateikt par cilvēku, visos aspektos tika pateikts. Un sākumā man bija tāds, tur pats, ļoti neforši, pats, ko es izdarīju. Un tad viņi sāk krāties, un es saprotu, ka, viņi būs visticamāk vēl, man nav ko iespringt. Es tāpat to pateicu, tas cilvēks to ir uzrakstījis, es to pateikšu vēlreiz, ja būs nepieciešams. Un tad man palika smieklīgi. Tad es sāku skatīties, viņiem man bija tāds, šis ir labs hate komentārs, tad ir, protams, kaut kādi tādi pārāk klasiskie, kur vienkārši lamvārds. Tas, var pastrādāt. Bet, ir kur pielikt. Jā, ir kur pielikt. Es novērtēju foršs hate komentārs. Jo viņi parasti, viņi vispār nav saistīti, tur ir apmēram, es pateicu par griķiem. Kāds sakars manai frizūrai ar šiem griķiem un krējumu? Ko? Agrāk, protams, man tur bija tāds, nē, cerams, ka nebūs. Tagad man arī pavisam nesen uzrakstīja viens tur ļoti sliktā vārdā. Nosauc mani un es tā skatos, man pirmkārt, tas bija pavads video, viņš ir viņu atradis, viņš ir viņu noskatījies, un viņam tāds jāuzraksta, ka šis te puisis izskatās pēc slikts vārds, ievietojot sliktu vārdu. Un man tāds, čali. Es viņam tā arī toreiz atbildēju. Čali, daudz punktu. Un viss. Un viņš arī neko tālāk nerakstīja. Man liekas, ka Kristers tagad zina, kā cilvēks vismaz reiz beidzot ar griķiem un krējumu, ne? Jā, tas bija tiešām bonus, ja mums es biju tik jāskatās šokēts. Un pats jautrākais bija pat ne tie komentāri, bet ka pie manis vienreiz pienāca Džeks, un viņš tāds, tu esi tas griķu čalis. Tāds, wow. Tu vari teikt, ko tu gribi. Es tev atļauju teikt, ko tu gribi. Tas, ka tu pienāc un pateici, ka tu esi redzējis šo attiecīgo video, tas ierespektē. Tu esi griķis. Tu esi griķis. Labi, esam noklājuši visas mūsu paredzētās tēmas, un varbūt tā viena kaut kāda atziņa, lieta, ko tu gribi noteikt cilvēkiem, kā viņiem būt medijprātīgākiem sociālo mediju vidē vai vispār par dzīvi, un ko tu gribētu pavēstīt tautai? Es skatīšos kamerā. Poetiski būs to. Nē, tu pārāk poetiski, bet mans labs draugs un vēl labāks mūziķis Ots man reiz teica, mēs visi esam tīzli, izmantosim anglicismu cringe, tikai mēs vēl to pašu neapzināmies. Un man šeit tas ir tas, kas cilvēkiem liek tur skatīties, naidu komentāri, tu esi cringe, visi heitos tāpat. Tev vienkārši tev ar to ir jāsmierinās. Vai tur, nezinu, cilvēki bieži baidās varbūt tur kaut ko publicēt. Ja viņi tāds, ko cilvēki domās par mani? Viņi jau zina, ka tu esi cringe. Tev vairs nav ko pierādīt. Vienkārši ļauj sev pašam būt un apzinies to. Es biju dzirdējusi, ka mēs visi esam dīvaini, tikai katrs savā veidā. Tāds ir vēl. Arī tāds paralēls. Neliela garš vēl. Jā. Un tā, bet paldies tev, Krister. Milzīgs tev paldies. Jā. Liels tev. Paldies jums. Paldies jums. Bija fēni parunāt par griķiem. Par kaut cik gudrām lietām arī. Visu laiku tās muļķības. Un arī vērts pateikt paldies, jo Kristers mums ir nodrošinājis šīs mājīgās telpas, lai mēs varētu ierakstīt šīs podcastu epizodes, tāpēc liels tev arī paldies par to. Tehniskais tētis. Jā, viņš ir mūsu tehniskais tētis. Jā, un ar šo mēs arī noslēdzam mūsu podkāstu medijprātības sezonu. Paldies, skatītāji un klausītāji, ka jūs bijāt kopā ar mums, ka jūs palīdzējāt mums saprast, ko labāk darīt, ko labāk nedarīt, un arī attīstīties pašiem mums, kā arī mēs ceram, ka jūs esat izglītojušies un paņemsiet kaut ko līdzi arī tālāk dzīvē. Klau, man jautājums, jums ir bijis jau kāds hate komentārs? Mums Nē, man mums ir dzīvē. Dzīvē? Par podcastu? Par podcastu, jā. Varētu pa veikalā tur griķus ņēma un tev pateica. Var atklāt, ko tev teica? Bija apmēram, noskatījos pirmo epizodi,
izklausās, ka es nokritis tikko kaut kur. Bet tā, noskatījos pirmo epizodi. Es vairs neskatīšos. Vispār nepatika. Pilnīgs mēsls. Jūs runājāt tikai par sevi. Man tāds, jā, tāda bija ideja. Ko tu atbildi? Nu, ne, es atbildēju, ka tāda bija ideja. Tāds Ļoti labi. intro epizode. Bet tā mums ir YouTube, mums tur glājumā, cik mums labi ķīmija vadītājiem savā starpā un tam līdzīgi. Pagaidām viss bija labi. Mums arī piedāvājas podkāstus montēt, mēs tevi dzirdējām. Un, Jā, paldies tev. Labi dari. Pagaidām nekas. Un, Es uzrakstīšu kādu. caur kaķenītas profilu. Un varbūt, Griķis, kā viens, arī visiem zinām, šis bija universitātes ietvaros, tāpēc šī ir mūsu pēdējā epizode, bet nezinu, varbūt šitais, es nezinu, tik ļoti cilvēkiem patiks, un varbūt mēs kaut kad tuvā nākotnē atgriezīsimies, bet uz šo brīdi šī bija pēdējā epizode, tāpēc paldies jums, paldies Kristaram, paldies Elīzai, paldies Andrim, paldies Nelijai, paldies Valērijai, paldies Lienai, paldies Dāvim un Dīnei. Paldies visiem, kas bija šajā procesā, un tad jau tiekamies uz ielas pie Griķa stenda, nezinu, kaut kur, bet paldies jums, ka klausījāties, skatījāties, un Un novēlēt veiksmu mūsu eksāmenā. eksāmenā un laimīgi jaunā gadu. Paldies jums! Čau, čau!